Sveika! Esmu Ilze Sirma, Fabolika struktūras vadītāja. Un šajā video instrukcijā es jums vēlos parādīt, kā uzlikt fabolikum.com mājaslapā, kad jūs veicat pasūtījumu atgādinājumu tiem produktiem, kuri uz doto brīdi nav noliktavā. Dēļ tā, kas jums ir jādara, jums ir jāiet iekšā personīgais kabinets, vai, ja gadījumā pēc jūs tur atrodaties, tad jāiet ir sadaļā personīgie dati. Lūk, un šeit pie kontakta informācijas ejiet iekšā, un jums ir jābūt šādai te situācijai. E-pasts, ka jums ir verificēts, un ar viņu viss ir kārtībā, kad jūs saņemat ziņas no e-pasta un ielikt šeit arī ķeksītis. Ja gadījumā pēc jums situācija ir šāda, kad e-pasts nav apstiprināts, jums ir obligāti nospiest apstiprināt un nosūtīt apstiprināšanas kodu. Lūk, un kad jūs uz e-pasta saņemsiet apstiprināšanas kodu, tad jums ir jāievada šajā te lauciņā viņš iekšā un jānospiež ir saglabāt. Tā, tagad mēs aizvērsim, vai arī tieši tāpatās, ja gadījumā pēc jums ir apstiprināšanas kods jau nosūtīts, un jūs viņu zinat, tad nospiežiet ievadīt apstiprināšanas kodu, un tieši tāpatās ievadiet iekšā šo te apstiprināšanas kodu. Pēc tam, kad jūs ievadīsiet, tad jums tā situācija būs šāda, ka e-pasts būs apstiprināts un viss ir kārtībā. Tad, kas ir jādara, ja jūs, piemēram, vadiet iekšā, jūs vadiet pasūtījumu, formējiet un vadiet iekšā kādu kodu, un jums izlec ārā paziņojums, ka šis produkts uz doto brīdi nav pieejams noliktavā. Piemēram, es vadu 11719, un es redzu, ka pagaidām nav pārdošanā, es klikšķinu virsū un paziņot par preces pieejamību. Vai jūs tiešām vēlaties saņemt paziņojumu par preces pievedumu noliktavā uz e-pastu fabolikilze@gmail.com? Šeit, protams, būs jūsu e-pasts, es spiežu OK, jā. Un man ieraksts veiksmīgs, pieteikums par paziņojumu saņemšanu ir pieņemts. Taisu logu ciet un vadu nākamo kodu, ko es vēlos pasūtīt. Kad būs pievedums saraksts, kad būs ievadīts pievedums un kad būs pieejams tas produkts noliktavā, jūs uz e-pastu saņemsiet par to ziņu un varēsiet veidot atkal savu jaunu pasūtījumu un pievienot šo te produktu pasūtījumā. Lūk, ja gadījumā pēc jums radās kādi jautājumi, droši man rakstiet uz norādītajiem e-pastiem vai zvaniet vai WhatsAppā vai Messengerā mani meklējiet, izstāstīšu jums vēlreiz, kā tas ir jādara, kā jāapstiprina savs e-pasts. Paldies, ka skatījāties, sakojiet līdz manam kanālam, vēl būs vēl daudz dažādas interesantas instrukcijas. Ceru, ka jums tā bija noderīga šī un uz tikšanos nākamajā reizē. Atā!